Nu, sveiks visi. Vakardien es to kārbu tomēr pieliku. Sapsihojos un pieliku. Kaut kā dievaini noņēmos visu dienas tīrīšanas, visādiem darbiem tīrīt, tur ņēmos to kārbu tīrīt. Es nedomāju ne pa video, ne pa ko. Pieliku es gan to eļļas sūkni, gan to kompresoru. Nu, principā tur nekas sarežģīts. Nu, var parādīt to vietu vienkārši. Nu, un siksni arī parādīšu, kā izskatās. Kā pa tiem rullīšiem izvērt. Tas ir 2 dekatniekam, jā. 2 AD FHV dzinējam. Nu, ja kāds interesējās kaut kur meklēt, tad vismaz var redzēt, kur un kā tas izskatās. Un kā tā, nu, tādi man tie darbi. Nu, iegāja tā kārba tā kā skābeni. Ar rokām pacēlu, rokām pieliku, pastumu bišķu un iekšā bija viss. Smagi jau tā kārba, es jau viņu staipīju visu dienu, tur iekšā ārā no gara, tur mazgāju. Nu, tos motorus es tur pārbīdīju. Kroči no rīta juška bija tāda, kā bija. Biju šodien atkal veikalā, kā parasti. Redzi, tā saka, es tagad jūtos kā Jurčiks no tiem autospektiem. Visādas sūdzes sapirkos. Labi. Redzi, tas man mūžīgais, to es nevaru no tā atteikties, patīk. Nožāvāt to detaļu savus visu. Redzi, šitādi tā krāsojumā, to es tur tā metoru talpā vietām gribu papūst. Nu, tur tā sāk parūsēt bišķīt, nu, tādu pirstīti, kaut ko patīrīt, pie skrūvenes pielikt, parastās birstītes, kas te man vēl ir, MD auto, Rust Stop Radex, esot bezgala labs, nu, ieši Jurčika pēdās, vienmēr to ir Jurčika, šādi viņu paskatos, nu, interesanti, man patīk par to ūkei, ka viņš saka. Podu berzēji. Bet tad es pie sevis domāju, kā tur ir ar to Juri. Viņam tur redz, es jau saprotu, ka viņš pats savas mašīnas tā, nu, beržā varbūt, bet netik cītī, kā viņam tie puiši, kas pieņemti darbā. Nu, tad vai pie viņa to beržot mašīnas var nopelnīt vairāk nekā ūkajā podus beržot. Nu, tas tā. Draudzīgs sarš. Nu, redz, kāds spēkrats sanāca, nu, baigais Konstantīns klucis, tā kā gazika motors, čista, ka gaziks lēnāk iet, redz, kā es viņu dabūšu iekšā tajā, savā tajā, kaut kā ar domas spēku, redz, uzgāja to kārbu virsū tā kā skābeni, es jau pirmīt teicu. Ļoti vienkārši, es ar rociņām viņu iecēlu. Nu, nācās bišķi iepirst riepiņām, bet neko. Nu, kamēr es viņu vakar vēl mazgāju, ņēmos, es nezinu, kā te man viss bija. Nu, labi, ko es te saliku es šo te redzu. Uzliku sūkni, uzliku kompresoru. Kompresoram reku 2 skrūves, 2 špiļkas ar uzgriežņiem, ja? Un te no sāniem viņš skrūvējās klāt. Nu, ko tu pieliku vēl? Starteri pieliku, jā. Ko tad vēl pastīties tos devējus, kādi te ir? Reku viens tas devējs ir, jā. Nezinu, vai var redzēt. Jāņem laikam lukturs. Nu, var redzēt, reku viņš ir. Tas ir ar eļļu saistīts. Eļļas spiedienu laikam, jā. Nu, kas te vēl ir pa devējiem? Tad ir šis. Devējs tas ir tam tur Tosolam, nu, kā viņi saka, Tosolam. Nu, un tad tā farsunka nāk, to laikam vajadzēs, uzlikšu tā, ka ielikšu tad. Redz, nu tādas te viņas ir. Reku vēl viens devējs, tas ir šim. Tā ir tā ļiguška kādreiz, kā sauc, es jau nezinu, kā tagad viņi sauc. Laikam atpakaļgaitas ātrumi. Tad tā aizmugurētā lampiņa ieslēdzās, tā saprotu. Varbūt, ka kļūdos, es to neesmu skatījies, un faktiski man ir vienalga. Tur vadiņš, es zinu, kāds tur nāk. Kā tā. Redz, šis ir tas ieplūdes kolektors, un te notiek tā mistika, kur ir tas teigā ir vārsts, viņš no tejienes nāk, bet to mēs skatīsimies vēlāk. Šito es iztīrīju visu, tur viss iekšu bija pilna ar kvēpiem, nu,
Nezinu, kā tas degmaisījums tur knapi tie caurumiņi bija, nebija nekāda. Bakstījusi to skrūvgriezi. To var darīt arī, ka motors ir iekšā, to var mierīgi noskrūvēt. Nu redz, skat re, kur ir. Tā siksne, ja? Ceļš iet tā. Tur redzi, o. Šis lūk ir spriegotājs. Ja tev vajag mainīt un tu nezini, kā gadi ienā. Es jau kādreiz arī meklēju, kā mainīt, tāpēc es stāstu. Nevis tāpēc, ka kāds būtu negudrāks vai vēl kaut kā. No. Un šis ir spriegotājs, redzi, viņu uz leju var paspriegot. Tā ir 22. atslēga. Vot, mainot. Viņam baigi grūti tikt klāt, baigais čakars, kas stāv virsū, es esmu mainījis. Viņam jānoņem ritens nost, viss tāda plastmas jānoņem nost, viss, lai tu tiktu klāt. Baigais čakars un atslēgu vai garāku. Tad viņu vismaz tu vari dabūt ot te kaut kur ārā. Tā ir no apakšas. Tad no apakšas arī var. Kas te mums ir par agregātiem, ko te mēs varam zināt? Tas ir piedziņi, ir kloķens, no kloķens nāk šis. Tad ir spriegotājs, tad ir ģenerators. Tas arī kaut kāds mierinātājs, lai viņi nelēkā tā siksni. Tas ir ūdens pumpīts, un šitas ūdens pumpīts. Šitas ir stūras pastiprinātājs sūknis eļļas. Un šitas tad ir tas kondicionieri, tas kompresors. Un šeit ir eļļas filtrs, skrūvējās no apakšas vaļā. Un šitas vakumnieks. Un kā tā. Kas te viens ir, šitie tie abi devēji. Tas ir kloķenis devējs. Un šitas ir tas devējs šitiem. Sadals vārps te vot. Tas ir tā, ko ikdienā neredz, bet mainīt šito ir baigi debīli, ka viņš stāv virs. Baigais čakars. No, tāds man tas šodienas darbus uzdevums redz. Pasties tā slēpe kāda, ja? Visi norūsējusi. Tāda, visi jānoberž, jānokrāso. Un šitas tevot, paskaties, redz kāds. Viss šito jau nosrīķēja, norīvēja vīlu. Jopci. Un reku šite man arī redz jau, es esmu nosmērējis ar to rūsas pārveidotāju, bet es viņu vēlreiz notīrīšu un ņemšu to radeksu. Ko man viņš teica, vāt. Kaut kā tā. Un vēl te. Un te viss redz. Nezinu, kā man te parādās. Šitas arī viss slieksnīts, vāt, motora telpas. Viss vienās puņķos. No, draudzīgs sarš. Neatlaiž šodien tā tēma man. No, kaut kā tā es to iedomājos savā galvā. Vienkārši to redz. Nav. Kā te viņš darīja? Noskaņošos tūlīt. Tu jau filmē, jā? Tur kārtīgi. Blin, skaties, līdz cilvēki redz. Skaties, redzi. Tas savs sapņu auto redzi. Pats pusgadu brauc. Viss. Pārdod pa 20 štukām. Eļļas patēriņa nekāda. Cilvēki man komentāros rakstā nemēdz būt. Kā nemēdz būt? Skaties. Vispār nav eļļas patēriņa. Degvielas patēriņš 0, ekoloģiski tīrs, 7 sēdvietas. Padomā pats 20 štukas. Bet viens nosacījums. Tev jābūt pierakstītam uz manu Instagramu. Jābūt ir 10 laikiem un visi video jānolaiko. Kaut kā tā. Un ja tu esi atbraucis no ūkējas, var 3 video nolaikot. Labs ir pīsiņš. Ko tad tas tad ar šodien viss pietiks? Ņemties, ja garš video nesanāks. Tīrīšana, ko es tur saskrūvēju, kā man tas viss izdevās salikt, jā, kādi tie plāni ir. Tagad viss ņemšu tur notīrīšu, pret rūs apstrādāšu, sagatavošu, rītā krāsošu. Tad brīvdienās būs tā lielā diena, kā jākrāmē iekšā. Kā jau man izdosies to kluci iecelt, tā jau redzēs. Eļļu tieši pirmītes cēl, tā jau es arī iecelšu to
Konstantīna Klucis arī iekšā, ot, tā tur ir. Labi. Tā jau.